kādas lietas, kas viņu biedē. Līdz ar to tā ir kā šī vejošana izved viņa situāciju laukā, un viņam ir iespēja ar to strādāt, viņam šis bailes iespējas ieraudzīt. Šķiram, kāpēc, ka viņam bail, ka sievietiem pieskarsies tik ļoti cieši, vai sievietiem bailes, ka vīrietis pieskarsies. Kas tur biedē faktiski? Ne jau no dejošanas viņa biedē. Viņa baidās no kaut kā cita. Bet tad viņi to var ieraudzīt, jo tie ir droši apstākļi. Nekas šausmīgs nav. Tangotāji ir pieaugušo dzimumu izglītības metode. Tā ir iespēja apgūt praktiskas, kulturālas, emocionālas un fiziskas prasmes, pozitīvas attieksmes, attiecīgi veidošana ar otru cilvēku. Tās mazās diskusijas, kas ar Margitu, ar Guntu, ar pārējiem cilvēkiem, kā to darīt, kā ir ar ķermeni strādāt šīs mazās nianses, viņas ir tā dzimuma izglītība. Tā ir saskarsme ar dienu dzimumu, starp sievieti un vīriešu. Tas nav tikai, dzimuma izglītība nav tikai izglītība par seksu, tas ir par attiecību, par to, kā mēs uztveram viens otru, kā mēs vispirms sevi uztveram. Un to šeit var iemācīties. Mums vienmēr jautājums par vidi, kurā mēs mācāmies apgūt mazās prasmes, šīs mazās sociālās prasmes. Jo tās nevar iemācīt formālā izglītībā, izglītības solā izsakam, sasēdinās par lekcijām, nolasīsim par labu uzvedības kultūru lekcijām. Tas neko neatstāja kādu iespēju. Tas ir jāsajūt tev darbībā, saskarsmē ar otru cilvēku, tad tu to var iemācīties. Tā ir šī iespēja. Un tango to piedāvā. Kāpēc tieši tango var teikt, bet visas dejas taču to māca? Tāpēc, ka tango atšķirībā no pārējām dejām ir vērst uz cilvēku saskarsmi, uz divu cilvēku saskarsmi. Ja tautas dejas ir varbūt vairāk, tā ir prezentācija. Tev ir jāparāda citiem, cik mēs labi dejojam. Balles dejas, tas ir arī, bet tā ir milzīgi tālu distance, kurš ir cilvēki, nekad viņiem nav iespējas mainīt. Tango var mainīt, var tuvāk, tālāk, tā ir iespēja. Un šīs sporta dejas tās vispār, tās ir tikai prezentācija uz ārā, citiem prezentēt. Tik parādēt citiem. Arī tango ir prezentācija, bet tā ir drīzāk mācoši, rosinoši, izglītojuši, kā var dejot, kāda ir labā dejošanas praksa, jo cilvēki vienalga dejo viens otru. Arī tie, kur prezentē, kad ir tango prezentācijas. Tā kā šeit šī ir reāla metode, kur māca niansēt. Ko es esmu, cik es esmu salīdzinājis deju dažādas virzienus. Tango tā ir iespēja veidot vairāk pasaulē prieku un baudu. Un, protams, atrais jau izkopu juteklī, kaisu, kas sabiedrībā ir vajadzīgs. Ja tie resursi, tā ir juteklība, kaisu, bauda, prieka, tie resursi avot sabiedrību. Resursi mūsu attīstība, tas motivē dzīvo. Un mums jādomā, kāpēc mūsu sabiedrība krīze. Mēs neliekam to, kas mums ir. Nepriecājamies par savu ķermeni. Sabiedrības vairāk, es nenāku par šo mazo sabiedrību, bet pārējā sabiedrība, diemžēl. Veicina seksualitāti un auglību, gan šaurākā bērnu radīšanas aspektā, gan plašākā veiksmi, turības aspektā. Auglība nav tikai bērnu dzimstība. Auglība ir tas, ka tev ir sava lieta, savas norises, ka tev viss vairojas, augļojas, tev viss notiekās. Tavs darbs tev nes augļus, rezultātus, pozitīvus rezultātus, to, ko tu gribi sasniegt. Tas tev dod ne tikai iztikšanas mīlu, bet tas tev vairo prieku. Un tev viss notiek dzīvē. Jūs gribat kaut ko? Vai tango var šādu atkarību? Tur bija tāda destrukcijas gala fāze atkarība. Mēs nevaram teikt, teiksim, ka mums būtu atkarība no kafijas vai atkarība no rīta krosa vai, teiksim, atkarība no aerobikas vai no tango. Tas ir dabisks lietas. Viņas ir dabisks lietas, nevar teikt, ka tango atkarība. Tango ir sociālās margas, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Cilvēkam ir vajadzīgs vieta, kur viņš saņem atbalstu.
Pat neviens varbūt to vārdā nenosaucot, teiksim, bet šeit cilvēks saņem atbalstu savai dzīvei. Vienkārši atnākot, te ir skaidrs spēles noteikumi, vienmēr atnāk šeit, te cilvēki, kur tu vari vienkārši būt citā atmosfērā, citā vietā, un tev nav jābīstās, ka, teiksim, tu neesi perfekts, tu esi tāds, kāds tu esi. Protams, ievērot kaut kādas lietas, kaut kādas ētikas noteikumus. Un tango nav, tu nevar runāt par atkarību, tango ir atkarība profilakses. Atkarība ir neirotiskās triādes daļa un nav atkarība no dabiskām lietām, no piena, no tango, no garšīgas maltītes, no tā, tas, kas ir dabisks, tas ir dabisks. Tango ir dabiski parādi. Es nezinu, es neesmu papētījis tango vēsturi, cik tas dziļi, jo tango, es pieļauju, ir sakņojis tradicionālā kultūrā. Jo gan saknes ir ne tikai tā nav mūsdienu parādība, es pieļauju, tas ir kaut kas, jo tango cilvēkam atrauj vaļā to, kas ir viņā noslēgts, viņa resursus. Viņš atrauj, un pie tam dara to ļoti delikāti un niansēti un smalki. Tā ir unikāla tehnika, ja tā var teikt, dzīves tehnoloģija, kas ļauj tikt klāt pie saviem resursiem. Tas maina personu, bet dara to mierīgu, delikātu un uzmanību. Un tu pats var noteikt ātrumu, cik ātri tu varēsi to iet, kā tu apgūst, kā tu to mācies. Tā kā tas ir no garīgās uzsvības viedokļa, ka tango rada ļoti daudz ko pozitīvu. Un tas, ko man grib pajautāt, ļoti labs jautājums par to, kāpēc cilvēki varbūt veido šos tango klubus un ir sabiedrība pārstruktūrējas. Šobrīd ir lielo sistēmu krīze. Lielās sistēmas vairs nekalpo, viņas nekalpo sabiedrību. Pats sistēmas kā valsts, kā oficiāls baznīcas, kā oficiāls bankas, viņas nerada stabilitāti. Mēs nevaram vairs uzticēties. Mēs redzam banku krīzi, un jau par īķiet, teiksim, kaut kādu paiet 7-8 gadu un atkal banku krīzi, un parastais cilvēks ir spiests maksāt bankai par uzturēt banku. Un cilvēks vairs nevēlas piedalīties destruktīvu sistēmu, parazitējušu sistēmu darbā. Viņi vēlas savas lietas, un šī ir sabiedrības struktūrēšanās. Cilvēki grib pulcēties pēc kādas citas pazīmes, pozitīvas pazīmes. Un tango ir tā viena šī iespēja. Tas saucas individuācija. Detalizētāk par to var palasīt valsts prezidenta, valsts prezidenta kancelēs ir strateģiskās analīzes komisija, un tur ir viņiem dažādi materiāli interesanti, kas ir tulkos no ārvalstīm. Tur ir par saucas viens no tāda grāmata, radikalizācija. Par terorismu draudiem, kas ir pasaulē un arī Latvijā, par vardarbību, kā veidojas, radikāli uzskati. Un tur šis individuācijas process ir aprakstīts, kā cilvēki veido jaunas grupas, lai pa jaunu atdalās no citām lielām sistēmām, lai darītu citādi, lai dzīvot citādi. Tā ir viss. Tā ir integrācija pēc jaunas pazīmes. Tā kā tas ir atkarīgi, nevar teikt, tā ir pozitīva. Jā. Vai ir tango specifika? Kāpēc tango vai не сальса, vai citi? Почему именно танго? Tango ir cilvēks cilvēkam. Люди танцуют не для показа другим, они танцуют для себя, для пара внутри себя, отношения совсем другое, чем там, народные танцы там, или бальные танцы, или спортивные танцы. Это показ, это культура, которая для других, а для того человека, который танцует, он вспотел. Конечно, он там получил, у него аэробная нагрузка, и все. А танго это для